otrā kursā Mākslas akadēmijā mums bija prakse porcelāna rūpnīcā, kur vadīja Georgs Kruglovs. Un prakses mērķis bija iepazīstināt studentus ar rūpnīcas darbu un izmēģināt sevi porcelāna virsglazūras apgleznošanas tehnikā un porcelāna zemglazūras apgleznošanas tehnikā. Kruglovs mūs aizveda jūnijā uz šo rūpnīcu, bija pirmo reizi. Izrādīja visus cehus, izrādīja muzeju. Muzejs atstāja milzīgi iespaidu. Man likās, ka es toreiz pirmo reizi varēju tā no sirds izpriecāties, kas ir porcelāns, jo tai vidē, no kurienes nāku es, Latgale, porcelāna nebija tik daudz, lai redzētu lielu dažādību. Un izvedu pa cehiem. Līdz šai baldienai vislielākais pārsteigums ir, kā ar roku cehā, kur ar rokām apgleznoja porcelāna traukus ražotos, strādāja kundzes, par kurām šodien es teiktu tantuki. Man toreiz kā jaunam studentam tā likās, bet viņas to darīja tik perfekti, ka man šis vizuālais tēls, kā viņas ar brillītēm sēž glazno skaistas rozes, negāja kopā ar to izstrādājumu, kas tapa. Tas bija tāds milzīgs pārsteigums. Tad tālāk mūs ieveda pie galvenā mākslinieka, man liekas, uzvārds Ellers, jā, paldies. Un mēs blakus kabinetā šo prakses darbus arī veicām. Mums iedeva ražotos traukus, un tad mēs to darījām gan virsglazūrā, gan zemglazūrā. To darot, sapratu, ka man laikam darbi, ko jāveic zemglazūrā uz biskvitēta porcelāna izstrādājuma, man kaut kā saistīja vairāk nekā tie, kas bija jau uz gatavu nodedzinātā ar virsglazūras tehniku. Bet, to es tā sajūtu līmenī toreiz tā kā apzinājos vēl tā nekā profesionāls. Bet zinu, ka mēs to darot, profesors Kruglovs pie mums nāca vienreiz nedēļā pārkontrolēt, bet pārējo darbus ierādīja un pamācīja Maija un uzvārda atkal. Jā, Zagrebājeva. Un viņa bija ļoti jauka un sirsnīga, un tas kaut kā ļoti patika tā, kad tev tā parāda, pastāsta. Bet savstarpēji strādājot, mēs 5 kursā bijām, savstarpēji mēs tur runājam par to, ko redzam un ko domājam. Un tad, kad galvenais mākslinieks ienāca tā paskatīties, tad es zinu, ka man liekas, ka es biju tā, kas pajautāja, kāpēc porcelāna rūpnīca neražo baltus traukus? Jo likās tie visi ar tām rozēm, cik var. Gribējās kaut ko vienkrāsainu. Un viņš teica, bet par katru uzgleznoto rozi mēs saņemam cik kapeikas vairāk. Man bija pārsteigums, ka tas viss ir naudas. Ne gaumes jautājums, bet naudas. Bet tā tas toreiz bija. Un tad konkrēti par šīs prakses notikumu. Profesors Kruglovs, es to nezināju, kad akadēmijā, kad pie viņa mācījāmies, izrādās viņam ļoti patika porcelāna zemglazūra pašam. Un tad, kad mēs to darījām, tad viņam kaut kā bija iepaticies, kā to daru es. Man pašai likās, ka es neglaznoju tik skaisti kā tie pēdiņās tantuki, ja? Bet viņš tā kā uzteica, un šeit varu parādīt vienu, kuram ir 40, apmēram 5 gadi, no manas prakses šķīvītim zemglazūras tehnikā. Un profesors Kruglovs man pēc šīs prakses uzdāvināja savu darbu, jo viņam tas bija licies, ka ir labi. Otro reizi porcelāna rūpnīcā es biju pēc 4. kursa, un tad mēs izpildījām jau tādu konkrētu uzdevumu, kā no akadēmijā veidotām formām atlējām šos pašus izstrādājumus porcelānā, jo Mākslas akadēmijā mēs to darījām speciālā lejamā masā.
tad man bija tādi pārsteigumi, ko tas porcelāns dara ar manu skaisto formu, sagriežās, pārvēršās par nezinu ko, nevis to, ko es tur biju. Un es nezinu, kāpēc, laikam tā sarežģītā rūpnīcas tehnoloģiskā lieta, ka tu uztaisi vienā vietā, tad tu nes uz otru, tad tā staigāšana man laikam bija par sarežģītu, jo es neatceros, ka man būtu ļoti pēc tam vēl gribējies. Vot tā neatceros. Bija, protams, interesanti, gan nostāsti, kā par pudelīti var pie kurinātājiem sarunāt, ka tev ieliks tajā brīdī krāsnī, ka tu atkal atnācis speciāli dabūs ārā savu darbiņu. Es laikam to neizmantoju, jo laikam visa tā situācija man tā kā neaizrāva. Cilvēki, ar kuriem man nācās sastapties, gan tai cehā, kur veidoja ģipša formas, tai laikā tur diplomu darbu taisīja Dace Blūma, Baiba Rase, jā. Man bija ļoti interesanti noskatīties, cik profesionāli viņas to darīja. Nu, viņām bija Igaunijas skola, un tur šim dizainam pievērs lielāku uzmanību. Tad atmiņas, kā tās gleznotājas, kas tiešām gleznoja ar roku, prata ar to otru izdarīt tā, mēs arī bijām gleznojuši, bet es ar abrīnu skatījos, kā tā otos vienu pusi uz otru, un viss iznāk, kur mēs tur mocamies, un sanāk, kā sanāk, varbūt netik tā, kā tu esi iedomājies, ja? Vēl tādas atmiņas ar to, kā vedām savus darbus, nu varēja izpirkt un vedām, kas atkal likās ļoti sarežģīts process, jo likās, nu ko tādu mazu šķīvīti, jā, kā mums tur, kāpēc tas prasa tik milzīgas birokrātiju. Bet tā tas bija, nu, bija gan kaut kādi iekšējie humori, ko man liekas, ka šobrīd tā nevaru vairs atcerēties, lai nesarunātu muļķības, bet bija labi, ka bija tāda iespēja sevi sajust ar šo materiālu, jo tas palīdz saprast, vai tas ir tavs tieši tā ražošanas lieta, jo tā prasa tādu disciplīnu, ka ne visiem tas ir dots iekšēji. Un es jūtu, ka es laikam tāpēc tik ļoti ar ģipša formām, modeļiem neesmu sasaistījusies, jo jūtu, ka man šīs disciplīnas nedaudz pietrūkst, kad gribas kaut kā brīvāk, lai atkal nesašķiebies. Un tā prakse patiesībā dod, es domāju, diezgan daudz, ja ir iespēja reāli redzēt, kā ir šis process. Kā piemeklē masas, kā glazūras, kā kaut kādus jauninājumus atrod. Es domāju, ka tas būtu labi, ja būtu studentiem iespējams, lai saprastu, kas viņš ir par mākslinieku vai dizaineru.